Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādas kalnu slēpošanas slalomu sacensībās patīkami mūs šodien pārsteidza Mikls Zvejnieks. Startējot kopā ar visām spēcīgajām kalnu slēpošanas lielvalstīm, Zvejnieks 2 braucienu summā spēja izcīnīt augsto 10. vietu. Pēc pirmā brauciena viņš ierindojās tikai 28. vietā, taču izcili veiktais otrais brauciens Zvejniekam ļāva pacelties uzreiz par 18 pozīcijām. Normāli, ņemot vērā to, ka gigantā nenofinišēja abos braucienos. Nē, pirmajās nofinišēja, otrajā kritiens. Tad gribējās, ko šodien finišēt, tomēr gribējās tā kā nopietnāk, mazliet ātrāk, bet sanāca, ka sanāca. Kaut kā vajag bišķi to pārliecību, vēl vairāk, ka var. Mikls Zvejnieks ir izvēlēts arī par Latvijas karognesēju rītvakar paredzētajā noslēguma ceremonijā. Tikmēr biatlona sacensībās jauniešiem sprinta disciplīnā mūsējiem klājās smagi. Visaugstāk 39. vietā finišēja Linārds Zēmelis, kurš šautuvē kļūdījās 3 reizes, bet Vladislavs Nedaivodins un Ingus Deksnis sprintā ierindojās 66. un 68. pozīcijā, divās šaušanās kļūdoties attiecīgi 6 un 7 reizes. Olimpiādas hokeja turnīrā Latvijas U17 izlase spēlē par 5. vietu tikās ar vietējiem Rumānijas vienočiem. Jau pirmajās 6 minūtēs rezultāts uz tablo rādīja 4-0 Latvijas labā, un arī maču turpinājumā izpaudās mūsu spēlētāju pārsvars laukumā. Visā cīņā Latvija uzvarēja ar 11-1.